Labs rīts marta izskaņā. Nu jau arī astronomiski esam sagaidījuši pavasari. Tāpēc šodien īpaši gaiši un pavasarīgi sižeti. Šodien raidījumā skatieties, kā restorāna īpašnieces Auziņas suns sagaida viesus, kā jūtas zooveikala ilgdzīvotāji, kam palīdz zirgu terapija, kā sniegt pirmo palīdzību mīlulim. Sabiedriski aktīvai saimniecei ir sabiedriski aktīvs mīlulis. Viņi kopā ne tikai atpūšas, bet arī ļaujas ikdienas gaitām. Iepazīstieties! 3 gadus jaunais Džeka Rasels Čirnes suņuks Taisons ir īsta sabiedrības dvēsele, taču ievākšanās Auziņu ģimenes miteklī pat viņam bijis izaicinājums. Mums bija vēl viens suns, liels labradors, vārdā Čērčils. Sākumā mums bija problēmas, kā tas būs, ka suns bija vecs, viņš ir pieredzis būt viens, un tagad pēkšņi viens vispār tāds baigājis superaktīvais ķipars klāt, un vai izdosies vispār viņus sadraudzināt. Sākums bija tāds bija kā bija, tāpēc Taisons dabūja savu vārdu Taisons, jo viņš iekodās vecajam sunim ausī. Viņš bija tāds maziņš, tā kā uz plaukstiņas var nolikt, bet raksturs jau acīm redzot tāds, kāds ir Džekiem Raseliem ļoti tipisks, tas jau tur jau līd pa visām vīlēm ārā. Sākumā tur drusku tāds rūkšanas un ņarkstēšanas bija, bet, paldies vecajam sunim, viņš bija ļoti zolīts un beidzās tas tā, ka viņš gandrīz vai uzņēmās tā kā mammas loma Taisonam. Sirsnīgā Čērčila aiziešana. Suņukam bija milzīgs trieciens. Skumjās par sirdsdrauga zaudējumu viņam dienas laikā nosirmojas purniņš. Taču dzīvespriecīgais Taisons ilgi nebēdā par dzīves netaisnībām. Viņš iet un meklē jaunus draugus. Jautrs tandēms izveidojies ar kaimiņos mītošo bokseru puiku. Viņi viens otru dzird, ka tas iet pa trepēm, tad Taisons ir uzreiz sausījies un jau sēž logā un skatās, un tas sēž lejā tur sētā mums, ja mēs dzīvojam, un tas dzied serenādes lejā. Un tad ir skaidrs, ir zīme, ka suņiem jāiet laukā, un tad suņi tur triecās, tur ir tādi temperamenti, ka maz nav. Ir jāapzinās, ka Džeks Rasels tā nedarba ziņā ir diezgan izcila šķirne. Tik daudz, man liekas, draņķības, ko spēja sastrādāt tāds pēc izskata ļoti maziņš miniatūras sunītis, to vispār vajag, to nemaz tā nevar iztēloties. Priekos par pirmajiem augstajiem palēcieniem Taisons sevi apbalvojis ar uz galda atstātajiem saimnieces pērļu auskariem. Taču savus nedarbus viņš atstrādā ar prieku, uzņemoties viesu sagaidītāju lomu ģimenes pusdienu restorānā. Mēs katru rītu slēdzam vaļā šo vietiņu, sagaidām pavārus. Taisons vienmēr sēž tur plāna vidū, vai logā, ar visiem apsveicinās, viņš ir baigais draugs. Taisons tagad kļūst par mīlulīti. Mēs ar vīru esam tajā vecumā, ka bērni ir izpurguši un mazbērni ir, un tad, tas kaut kādā mērā ir tā kā, gandrīz vai kļūst tā kā bērns. Tāds vecumdienu mīlestības bērniņš. Enerģiskā Taisona saimniece ir pārliecināta, ka pasaulē nav nekā spēcīgāka par suņa labestību un mīlestību pret cilvēku. Nākamo sižetu veidojām apzinoties vietas, kur četrkainais draugs var justies tikpat gaidīts kā viņa saimnieks. Mēdz teikt, ka suns ir cilvēka labākais draugs. Tādēļ skumji atzīt, ka vairumā publisku iestāžu mūsu četrakājainis nemaz nav gaidīts viesis. Tomēr Rīgā ir vairākas kafēnīcas un restorāni, kuros cilvēkus labprāt uzņem kopā ar viņu mīluļiem. Burgi viens no tādiem iestādījumiem, kas nepretojās arī pret cilvēkiem, kas atnāk šeit apmeklētājiem ar suņiem, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs šeit mēdzam atgriezties kopā ar savu suni. Laikam tā pirmā pieredze tiem suņiem, kas ir atnākuši un ir pietiekami zolīti, tas šeit nav bijis iemesls nekad tam pretoties. Un tas ir vienkārši veids, kā varbūt arī cilvēki, kuriem ir suņi, var parādīt sabiedrībai, kad arī suns var uzvesties pietiekami pieklājīgi, lai viņš netraucētu sabiedriskā vietā.
lai cilvēkiem, kuriem varbūt ir vēlme atpūsties bez suņiem, viņiem tādas iespējas, ja parūpēs par to, lai tavs suns netraucē citiem un ka tev ir arī pašam iespēja atpūsties šādās vietās, ņemot līdzi savu suni. Arī Krogā Andalūzijas suns astēņu tīpināšana nav nekas neparasts. Kaut gan speciālā mīluļu ēdienkarte ieviesta vēl neesot, katrs ķepēnis tiek sagaidīts ar bļodiņu svaiga ūdens un varbūt pat kādu našķi. Cilvēki reaģēja ļoti pozitīvi, jo vairāk vai mazāk viņi zina, ka šī vieta, arī nosaukums pats pasaka par sevi Andalūzijas suns, ka šī vieta ir draudzīga šiem četrkājainiem draugiem. Tāpēc mēs arī esam sevi dēvējam par tādu demokrātisku krogu, kur cilvēks ne tikai ar otro pusīti, bet ar savu četrkājaino draugu var atnākt jebkurā laikā, jebkurā diennakts stundā. Kafejnīcu Al Cappuccino ikdienas apmeklē kāds astēnis. Kopš atvēršanas uzradušies arī pāris pastāvīgie klienti. Ir mums tāds taksīts Rafaels, kurš nāk katru dienu, viņam esot arī sava krājkasīte, ja, kur viņš nāk katru dienu pēc sava ķerpuma. Ir mums pieklīduši paši arī kaķīši, līdz ar to mēs viņu tā kā cienājam ar pienu. Šeit Antonijas ielā mums arī ik pa laikam, vairāk tas ir vasarā varbūt. Tad pat vienai bija jau vārds arī iedots lata bija. Galvenais, ka viņi nāk iekšā pati. Un tā kā, es esmu atnākusi, ja, tad lūdzu, ja. Un ja, piemēram, ir daudz cilvēku un mēs, nevaram pievērsties kaķenītei, ja, uz taigas tā un gaida, iedot, tad viņi padzerās un aiziet projām. Kādreiz bijis pat īpaši mīluļiem paredzēts kārums, našķis tavam draugam. Taču ātri vien nācies saprast, ka visiem četrkājēņiem nav iespējams izdabāt, jo arī mūsu mazajiem draugiem gaumes ir ļoti atšķirīgas. Tomēr vairāk par visiem kārumiem, saimniekus un viņu mīluļus priecē iespēja pabūt kopā. Dzīvniekam jau svarīgi ir tas, lai viņa cilvēks ir blakus. Ja saimnieks jūtās labi, mierīgi, un suns jau arī tagad viņa sēž un skatās, kas notiek, viņai jau nav īpašas prasības pret vietu kā tādu. Tas jau droši vien svarīgākais ir, kā cilvēks jūtās kopā ar savu sunu. Dažkārt, ejot garām zooveikalam, ienākam iekšā vienkārši, lai paskatītos uz būrīšos mītošiem putniņiem vai zvēriņiem, bet daži no viņiem veikalu plauktos aizkavējas pārāk ilgi. Katram mīlulim ir savs, ļoti īpašs ceļš pie saimnieka. Reizēm dzīvnieciņš zooveikalā nodzīvo tik ilgi, ka jūtas tur kā mājās. Tā ir Austrālijas bārdēnā gama. Viņa pie mums dzīvo vairāk kā 3 gadus. Ļoti draudzīga, ar visiem draudzējās, var svešiem arī iedot rokās. Tagad mēs esam pieredzējuši, ka viņa vēd no rokas. Mēs viņu tā iesaucām pa gamčiku vienkārši. Mums viņš tāds, nezinu, laikam savādāk, jo mēs viņu nesaucam. Pie mums, laikam, viņi sēž tik ilgi, jo tā cena un tās izmaksas nav no tām lētākajām. Veikala darbiniekiem gan šķiet, ka no reptiļiem agāmiņa ir pati foršākā. Tādēļ nepamet cerība, ka skaistulais saimnieks vēl atradīsies. Man ir bijis, ka es pieķēros vienreiz trusim. Es visu laiku negribēju viņu nevienam pārdot. Bija laikam Ziemassvētki un visi kaut kā nāca un gribēja rezervēt. Un es visu laiku domāju, ka es pati viņu paņemšu. Beigās es uzliku rezervēts. Un laikam kāda meitene bija palaidus garām un pārdeva. Un es atnācu pēc brīvdienām un es skatos, kur mans trusis un viņš nav. Un tad man bija tāds pārdzīvojums. Nepacietīgākie veikala iemītnieki saimnieka meklējumos dodas paši. Burunduki ir tie, ar kuriem viskomiskākie tie atgadījumi. Viņi ir ļoti tādi žiparīgi un viņus ļoti grūti ir iztīrīt. Parasti ir tā, ka viens uz otru nogrūž to tīrīšanu, jo visiem bail. Vienkārši atver to boksu un nepieskata, kur viņš ir, viņš var izmukt. Tad, kad veikals atvērās, pagāja kaut kāds pusgads un mums bija burunduks. Un viena meitene tā nepieskatīja, un viņš izmuka. Viņš aizmuka uz prizmu. Tur viņš kaut kādu laiciņu padzīvoja, un tad, protams, pārdevējs nāca un teica, ka tur kaut kas zem plauktiem grabinās. Vēl ir ar putniem atgadījumi, kad putni izlido ārā, un tad apsargi viņus tur ķer, un veikalos citos arī ķer. Vienreiz tur apo veikalā, tur kurpju kastēs, kur tur tos putnus ķēra, un tur pa gaisu tur, nezinu, lidojās. Vēl vienreiz bija tāds gadījums, kad es biju mājās, bija kaut kādi 11, un man zvanīja apsardze no plazas. Viņš saka, ka pa ekskavātoru zirneklis viens rāpo.
Es domāju, nu kā tas var būt? Izrādās meitenes aizmirsušas tā kā aizvērt cieti un viens izmucis. Un viņi videokamerās vienkārši redzēja. Bet kaut kā visi vienmēr atgriežas pie mums. Atpakaļ veikalā mēdz nonākt arī dāvinātie un bezatbildīgu saimnieku nopirktie mīluļi. Par šīm radībiņām rūpes nereti uzņemas paši veikala darbinieki un iemīl mazos draugus kā savējos. Turpmāk raidījumā skatieties, kam palīdz zirgu terapija, kā sniegt pirmo palīdzību mīlulim. Zirgi cilvēkiem asociēs ar prātīgumu un sirsnīgumu, un visbiežāk pelnīti. Tomēr daži no viņiem dara īpaši svētīgu darbu. Gandrīz katram dzīvniekam piemīt dziednieciskas spējas. Delfīni ļoti labi ārstē neiroloģiskas saslimšanas, savukārt kaķi spēj samazināt cilvēka asinsspiedienu un pat palīdzēt atvesaļoties no infarkta. Reita terapija ir ārstēšanas metode, kurā galvenais dziednieks ir zirgs. Viens ir ritmiskās kustības, ko zirgs izraisa ejot. Viņas ir tādas, kad jātnieks sēž uz zirga, visi muskuļi darbojās tieši tādā ritmā, kā veselam cilvēkam staigājot. Un otra iedarbība ir zirga siltums. Un tādēļ reitterapijā mēs jājam nevis ar parastajiem ādas segliem, caur kuriem siltums nenāk ārā, bet ir speciāla tāda sedulka, kas ir tā kā rokturi, kur pieturēties. Jātnieks sēž uz zirga muguras plikas, kur ir paklāta apakšā sedziņa. Trešais iedarbības veids, kā zirgs iedarbojās, tas tā visgrūtāk izskaidrojams, tas ir tā kā biolauks zirga. Ir pat tāds pētījums, kur ir cilvēks, kam ir depresija, pieiet pie zirga un pat nav zirgam jākāp mugurā, bet kontaktējoties ar zirgu, viņu laudot, tīrot, tas tā kā biolauks sakārtojās un uzlabojās garstāvoklis un, kā lai saka, iestājās tāds miers. Reita terapijas zirgi ir speciāli apmācīti, tādēļ atšķirībā no sporta zirgiem nereaģē uz jātnieka dotajām komandām. Reitterapijas zirgam ir jābūt ļoti ar labu raksturu nosvērtam, mierīgam, labdabīgam, labsirdīgam pret cilvēku. Otrām kārtām viņam ir jābūt ļoti labai mugurai, tādai platai, mīkstai mugurai, uz kuras ir ērti sēdēt bez segliem. Reitterapijas zirgam ir jābūt labai ritmiskai gaitai plašai, jo zirgi tāpat kā cilvēki ir, kā lai saka, ar dažādu soli, tā arī zirgiem. Terapijai nav nekādu vecumu ierobežojumu. Nodarbības var apmeklēt kā mazi bērni, tā arī pieaugušie. Sākumā tās noris kopā ar asistentu un terapeitu, taču vēlāk vadības grožus var ņemt pats jātnieks. No bērnu vidū visizplatītākās ir stājas traucējumi, kaut kāda kustību traucējumi. Diezgan daudz nāk arī ar garīgām saslimšanām. Zirgi spēja palīdzēt pat autismu gadījumos. Un pieaugušiem pārsvarā tās ir kādas muguras sāpes vai tādas lietas. Viņas ir no sēdoša darba. Zirgs arī ļoti labi palīdz to muguru iekustināt. Tas sanāk tā kā tāda mikromasāža un apasiņojās visi mazie muskulīši, kas satur mugurkaulu. Un rezultātā cilvēks jūtās daudz labāk. Reitterapijā mēs tā kā pajājam un beigās uz vietas izpildām dažādas vingrojumus, kas ir tā kā stiepšanās vingrojumi, tad nedaudz arī tādām muskuļu grupām. Nodarbību skaits, biežums un ilgums tiek norīkots individuāli. Tas atkarīgs no pacienta fiziskā stāvokļa, diagnozes un vēlamiem rezultātiem. Pirmās palīdzības pamatus ir vērts apgūt ne tikai topošajiem autovadītājiem, bet arī mīluļu saimniekiem. Savainoties gadās nevien pašiem mazākajiem ķepaiņiem, bet pat kārtīgiem mājas sargiem. Tādēļ svarīgi, lai līdzās vienmēr būtu veterinārā aptieciņa. Tad mājas aptieciņā ir jābūt primitīvām lietām, tad grieznēm, marlas saitēm, lai sniegtu dzīvniekam pirmo palīdzību, ja ir kādas brūces, ūdeņradim, pārsējam. Protams, tablešu devējs, kas ir ļoti svarīgi, jo dzīvniekam ir ļoti grūti iedot tableti, ja, un līdz ar to ir tablešu devēji, ar ko ir ļoti ērti dzīvniekam izbarot medikamentus. Vēl aptieciņā ir jābūt povidonu jodam, lai dezinficētu brūces. Dzīvnieka aptieciņā ir jābūt arī pirmās palīdzības medikamentiem. Kā pirmās palīdzības medikaments ir aktīvā oglīte,
pie caurējām, var pielietot smektu. Brūču apstrādēji ir ūdeņradis, kā arī povidona jods. Priekš brūcēm vēl ir smērīts, ko var apstrādāt brūci. Pēc brūču apstrādes, protams, ir arī elementārās grieznes, marle un binte un saite. Vasaras periodā noderēs arī pretblusu un pretērču līdzeklis, kā arī speciāli instrumenti ērču izņemšanai. Mājas apstākļos, ja ir caurēji vienu dienu, ja ir vienu dienu vemšana, tad dzīvnieks ir jānovēro. Varbūt pirmo dienu atteikties no viņa barošanas un pavērot, kā viņš jutīsies nākošajā dienā. Protams, būtu ļoti labi, ja pazvanītu veterinārārstam un pakonsultēties, vismaz izstāstīt simptomus, kas ir noticis ar dzīvnieku, un tad arī rīkoties pēc vetārsta ieteikumiem. Klīnikā nekavējoties jāgriežas akūtu traumu, ilgstošas caurējas, vemšanas un spēcīgas asiņošanas gadījumā. Taču vieglākus savainojumus var aprūpēt pats četrkājaņa saimnieks. Ja dzīvnieks ir savainojies, sagriezis ķepu vai gūs traumu, tad, protams, sākumā ir brūce ir jāapstrādā, ir jānomazgā šī brūce, ir jānotīra ar ūdeņradi. Ja tā ir vaļēja brūce, kur ir atvērta muskulatūra, tad, protams, šādu brūci pēc iespējas ātrāk būtu jāatrāda veterinārārstam un viņi būtu vai nu sašujami, vai nu savādāk ārstējami. Protams, es uzskatu, ka mājas apstākļos gan pie apdegumiem, gan pie nopietnām brūcēm, gan to veikt nevar, ir jārāda noteikti speciālistam. Ja jūs redzat uz ielas savainot dzīvnieku, pirmkārt ir cilvēka pārliecība par to, vai viņš spēj sniegt viņam pirmo palīdzību. Ja redz, ka dzīvniekam ir šoka situācija, dzīvnieks šoka situācijā var gan kost, gan skrāpēt, un līdz ar to var savainot arī cilvēku. Vislabāk būtu cietušo astaini satvert ar cimdiem vai segu un nogādāt līdz klīnikai. Taču, ja šādas iespējas nav, vetārsta lomu tomēr nevajadzētu uzņemties, bet gan izsaukt glābējus un sagaidīt, kad cietušais ķepainis tiks nogādāts drošībā. Līčos mitinās daudz kaķu un suņu. Tomēr īpašu mīlestību augst pieredzējušas personības, kuras gatavas dalīties uzkrātajā pieredzē un uzticībā. Vai jums ir mazi kaķīši? Šādu jautājumu patversmes darbinieki dzird katru dienu. Un ir priecīgi, ja pāris mēnešus gadā var atbildēt ar nē. Bet Līčos mīt lieli, skaisti un gudri murātāji, kas joprojām tic, ka reiz atnāks kāds, kurš sapratīs, ko nozīmē atbildība. Varbūt pēc šī stāsta 3 ulubeles miņšiem ļoti paveiksies. Šo omulīgo runcīti patversmes darbinieki ir mīļi iesaukuši par puiku. Kā redzat, viņš ir smoks, apmēram 5 gadus vecs, melnbalts ruņčuks. Runcītim dzīvē ir sagadījies tā, ka viņš ir palicis bez saimnieka. Visus savus 5 dzīves gadiņus viņš ir pavadījis kopā ar savu cilvēku, kurš, diemžēl, ir aizgājis taisaulē. Radinieku šim cilvēkam nebija, un tā puisītis nonāca pie mums patversmē. Pirmās dienas patversmē puikam bija ļoti grūtas, jo bija jauni apstākļi, pie kuriem bija jāpierod. Vairs nebija blakus mīļais saimnieks, kurš pabužina, samīļo ik pa brīdim. Nu jau skaistais runcis ir nedaudz apradis ar dzīvi patversmē, bet īsti laimīgs viņš tomēr nejūtas. Kad garām iet cilvēks, puika lēnām tuvojas būrīšu durvīm un gaida, kad viņu samīļos. Puika ir patiesībā īsti dīvāna kaķis, un viņam lielāko prieku sagādā gulēšana blakus cilvēkam un viņa mīļošana. Brauc uz Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmi un noteikti iegūs draugu uz mūžu, jo patiesībā 5 gadi runcītim tas nav nekas. Latviešu valodā ir tāds fantastisks vārds atbildība, ko gribētu uztvert ne kā lietvārdu, bet kā darbības vārdu. Fricis ir šīs neatbildības upuris. Pirms mēneša uz ārzemēm dzīvot devās friču saimnieki, sākumā filozofējot, ka var jau kaķi paņemt līdzi, jo šobrīd visi tie likumi atļauj. Bet beigās saprat, ka iekārtojoties jaunajā dzīvē, 4 gadus vecais, sterilizētais, fantastiski mīļais, murājošais fricis vairs nav vajadzīgs, un viņu jaunajā dzīvē
kaut kur tur tālāk rietumos, viņš vairs neiederēsies. Fricis jau mēnesi ir patversmē. Viņam ir tāda unikāla kaķa īpašība. Kaķi, kā mums zināms, vispār ir neatkarīgi un dzird, tad, kad viņi to vēlas, nevis, kad vēlas cilvēks. Bet Fricis, kā šeit ienākot, un kāds nosauc viņu vārdu, momentāli skrien pretī, stāsta, ka viņš ir tāds fantastiski balti ruds dzirnavnieks un murrā, murrā, murrā. Gluži tāpat kā gudrais skaistulis Fricis, savu cilvēku līču patversmē gaida arī kāds melns, 2 gadus jauns kaķu puika, pret kuru liktenis ir bijis izcili nežēlīgs. Diemžēl puikam dzīvē nav paveicies. Bija pienācis laiks, kad viņš palika bez mājām un nonāca uz ielas. Un, diemžēl, ielas dzīve mājas kaķiem nevienmēr ir viegla. Šim puisītim viņa bijusi ir diezgan skarba. Viņš ir cietis autotraumā. Kādā brītiņā savā īsajā mūžiņā ir pazaudējis daļu astītes, traumējis mugurkaulu, traumējis kājiņas. Nu, Minka pamazām pie mums ir atkopies un šobrīd skatās pēc jauniem saimniekiem. Patiesībā, ja vēlaties īstu mājas mīlulu un klēpi kaķi, tad šis puika jums būs īsti piemērots. Tas nekas, ka viņam nav astīte, tas nekas, ka viņš klibo, bet toties mīlestību viņš dāvās jums tik, cik vien viņa sirsniņā viņa ir. Un ticiet man, viņa sirsniņa ir pilna ar mīlestību. Jūs varat palīdzēt nelaimē nonākušiem ķepaiņiem, piezvanot uz maksas tālruni 900 6083. Maksa 1 lats. Nu ko, raidījums ir izskanējis, bet tiksimies jau pavisam drīz, jau pēc nedēļas. Bet tikmēr atgādinām, ka priecājamies par jūsu vēstulēm un jūsu mīļu fotogrāfijām un aicinām tās sūtīt uz draugs@lnt.lv vai uz @mmdraugs. Nu ko, veiksmi jums un uz tikšanos! Atā! Nākamajā raidījumā skatieties, vai visi dienesta suņi tiek pie laimīgām vecumdienām. Neesi vienaldzīgs. Palīdzi dzīvniekiem, izmantojot portālu www.dzīvnieku policija.lv.